Pērnā gada 17. novembrī uzņēmuma Liepājas rases atkrituma poligonā Ķīvītes Dienvidkurzemes novada Grobiņas pagastā tika atklāta Latvijā jau otrā bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca. Tā, ieguldot 8,2 miljonus eiro, tika uzbūvēta nepilna gada laikā. Kopš atklāšanas brīža visa šī gada laikā uz to ceļojuši bioloģiskie atkritumi no Liepājas, kā arī Kuldīgas, Saldus un Dienvidkurzemes novadiem. Pilnu gadu šobrīd esam sākuši strādāt ar šīs rūpnīcas darbību. Uzskatām, ka ļoti labi pirmais gads, tas testa gads ir veicies, jo viss iet pēc plāna, gan ievadītais atkrituma apjoms, gāzes saražotā, komposts, tā kā viss iet pēc plāna. Un šobrīd ir apstrādāta aptuveni 13,000 tonnas, kas ir šobrīd no sadzīves atkritumiem ienākošajiem, tas ir apmēram līdz 50%. Tā kā vēl projām sadzīves atkritumos ir ļoti daudz bioloģiskie atkritumi, kurus ir jāpārstrādā, tāpēc šī rūpnīca darbojās. Kā redzam, viss griežās traktoru rūtas. Mums ir stimuls, lai izpildītos Eiropas mērķus, ir tās rūpnīcas arī uzbūvētas, un lai tas process iet tā, kad otrais izmanto, atkal kaut ko nopelna, tad atkal nedaudz samazina to tarifu. Visi tie procesi ir tā saistīti. Tāpēc arī tā biogāze, ko mēs ražojam šeit, arī ir ļoti noderīga. Ražojam elektrību, samazinam tarifu, nav mums tik jānopērk no tīkla tik daudz elektrību, siltums vēl jānopērk, un tas ir viss pateicoties šiem procesiem. Uzņēmumā norāda, ka kopš šīs rūpnīcas darbības uzsākšanas ievērojami samazinājies atkritumu kalnā apglabājamo sadzīves atkritumu īpatsvars. Šīs rūpnīcas mērķis arī ir samazināt noglabājumu atkritumu apjomu. Un tāpēc kalnā viennozīmīgi šis uzvestais apjoms paliek mazāks, jo mums ir šī rūpnīca. Jo ieliekot atkritumus šeit, šajos pārstrādes tuneļos, jau procesa laikā masa jau samazinās par 30%. Plus tie blakus produkti, ko mēs iegūstam, tehniskais komposts, biogāze, kur mēs pēc tam ražojam elektrību, pārdodam biržā. Uz šī rēķina arī samazinām atkritumu tarifu. Visi šie procesi ir sasaistīti kopā. Šobrīd tas mērķis ir arī tā, lai to gala produktu, to tehnisko kompostu, lai varētu arī kaut kur izmantot, arī tautsaimniecību atgriezt. Ir jāiet uz to, lai jāmudina cilvēki tieši šķirot vairāk tos atkritumus, lai nemet baterijas iekšā atkritumos, lai smagie metāli neveidojās tajā kompostā, lai piemaisījumi būtu mazāk. Tāpēc mēs aicinam, lai cilvēki piesakās pēc saviem mājas apsaimniekotājiem, lai piešķir tos brūnos konteinerus un lai iet uz to, lai šķiro, un tas gan lētāk ir un visiem ieguvumi. Bioatkritumu pārstrādes rezultātā iegūtā biokomposta lielākā daļa plastmasas un citu nepārstrādājamo piemaisījumu dēļ pagaidām vēl nav pilnvērtīgi izmantojama. Taču darbs pie tā kvalitātes uzlabošanas vēl turpinās, norāda uzņēmumā. Viņš iedalās divās kategorijās. Viens ir pirmā kategorija, kur var izvest ārā, aizpildīt kaut kādu tilpni pagaidām. Ācijā viņi dara tā, ka ceļus, kad būvē, tur maliņas tās piebara ar šo. Un otrais ir tas, kas ir sliktāks, ko mēs varam izmantot šeit poligona teritorijā, lai kalnā piesaktu tos kaut kādus noglabājumos atkritumus. Bet mēs šobrīd veicam izpēti gan ar RTU un citiem interesantiem, lai to kompostu varētu iegūt tādu, lai atbilst tām kvalitātēm un arī nākotnē, lai viņš netiktu vispār izmantot šeit iekšā poligonā kalnā, bet lai tas tikai tiktu izvests ārā un atgriezts tautsaimniecībā un efektīvi izmantots. Zinām, ka arī šeit pat Latvijā kolēģi no citiem poligoniem, no tiem atkritumiem, kas ir dalīti vāktie tīrie, zaļie, zāri tur un no virtuves dalītie, šobrīd jau ir noteikuši cenu nelielu, tā kā ir arī interesanti, cilvēki arī pērk. Un mēs arī šobrīd pie tā strādājam, lai varētu vismaz šobrīd tā daļa, kas mums ir tā nelielā, kas ir tas pavisam tīrais, noteiksim cenu, un tad būs arī pieejams, varēs interesanti nopirkt par kaut kādu simbolisku maksu un varēs izmantot sev, kur nepieciešams.